Hello. Thank you all for coming. My name is Morten Jensen. I'm the Danish ambassador, and I will say a few words in English, and then we continue in Latvian. So bear with me. Thank you all for coming. We are going to have this interesting discussion on dilemmas regarding use of renewable energy. When I grew up, and later on, the process of introducing renewable energy in Denmark started. And when it came to our community, my hometown, we were very skeptic. We were very skeptic when we saw the first turbines in the horizon. And later on, many years later, we saw the first solar parks rising. But we also at the same time, over time, realized all the advantages regarding use of renewable energy. And with that also came more and more acceptance in our community. And today, renewable energy in Denmark is widely accepted. There are skeptics, for sure, but it's widely accepted. What made that happen? It's a long process. It does not happen from day to day, but engagement of local community is definitely the key, and that we see still happening. Engagement of the local population. We are going to have the discussion today exactly on that, how you do it, myth and facts about use of renewable energy. It's going to be a vivid discussion, I'm told. A lot of temper will be seen on stage. Keep calm, please. And when we all leave from here, I hope we leave with a better understanding on the complexities regarding use and production of renewable energy. We have on the panel a representative from a Danish company, European Energy, and they have strong experience from this process taking part in Denmark, and hopefully that could be shared today. So, Krista, over to you. Thank you so much. Labdien visiem! Paldies vēstniekungam, paldies arī Dānijas vēstniecībai par pasākumu organizēšanu, gan runātājiem, gan arī visiem jums, kas atradāt laiku šodien mums pievienoties. Gribēju atgādināt, ja kādam jo jums būtu izdevīgāk klausīties diskusiju angļu valodā, ir iespējams palūgt teltīs austiņas, bet citādi turpināsim sarunu latviski. Mani sauc Krista Petersona, pārstāvu biedrību Zaļā brīvība, kur strādāju ar atjaunīgās enerģijas politikas un plānošanas jautājumiem. Un šodien, pirms arī iepazīstināšu ar dalībniekiem, domāju, kā uzsākt šo sarunu. Jo, protams, atjaunīgās enerģijas jautājumi ir kļuvuši vairāk kārt svarīgāk līdz ar kara sākumu un arī ar energodrošības un energo neatkarības jautājumiem, bet tikpat svarīgi ir šis varbūt tādas planētas Zemes sauciens pēc palīdzības emisiju samazināšanā, jo tādā globālā mērogā arvien mēs saprotam, ka vismaz 2/3 no visām emisijām, kas rodas, ir saistītas ar fosilo energoresursu izmantošanu. Tāpēc atjaunīgai enerģijai uzdevumi ir ļoti daudz, tie ir sarežģīti, tie arī bieži vien pat izraisa konflikts situācijas un pretrunas, un varbūt tā vienīgā opcija, kas mums ir, kā sākt ar to rīkoties, ir sākt par to runāt. Un droši vien tāpēc mēs necenšamies apkarot mītus, bet to saprast, varbūt citreiz nedaudz paši arī pastāstīt tālāk, izprašņāt viens otru un mēģināt šos dažādos viedokļus salikt kopā. Bet tagad vēlējos aicināt visus mūsu diskusijas dalībniekus, katram nedaudz iepazīstināt ar sevi. 2 teikumos pateikt, kas jūs esat, kāpēc jūs esat, un pie reizes arī varbūt norādīt, kurš no atjaunīgiem energoresursiem jums ir vistuvākais, tikai nosaukt. Un arī varbūt, ja jums ir tāds, kurš jums varbūt raisa lielākās bažas. Lūdzu, sāciet, kurš ir drosmīgākais. Labdien! Mani sauc Jānis Rozītis, es esmu Pasaules dabas fonda vadītājs Latvijā.
un strādāju Pasaules dabas fondā vairāk kā 26 gadus, un esmu izdzīvojis visas šīs pirmreizējās sarunas par klimata pārmaiņām, un ikdienā arī sekoju līdz visām šīm zinātniskajām diskusijām, tā skaitā arī opozīcijai, kur apšauba klimata pārmaiņas, vai ja neapšauba, tad tur ir tas skepticisms, kas gal galā ir izraisītājs, kas varbūt nav tik daudz šīs dienas tēma, bet ja mēs runājam par to, par šīm pozitīviem atjaunīgiem energoresursiem, tad vispirms jāvienojas, kas tad ir šie atjaunīgi energoresursi un kurus vispār ieskaitīt pie vidē draudzīgiem un kur ir tāda zaļmaldināšana. Un līdz ar to tad tie pozitīvie, vismaz šodienas acīm, un es pieņemu, ka šī saruna būtu 5 gadus vai 10 gadus tālāk, tad mēs kaut ko citu runātu un diskutētu. Tad šodien, vismaz no mana un Pasaules dabas fonda viedokļa, tas ir saules enerģija un vēja enerģija. Kā un kādā ietinamā papīrā un ko tas nozīmē, tā būs šīs dienas saruna. Un tas, par ko mēs esam pret, arī par to, ka mēs uzskatām, kas īsti nekalpo pašam uzstādījumam atjaunīgi energoresursi, proti hidroelektro ražotā enerģija un nosacīt arī biomasa. Paldies. Mani sauc Arta Kauķe. Es esmu Ekosola dibinātāja. Ekosols tika dibināts ar tādu misiju apkopot jauno biologu superspējas, jo, lai sargātu bioloģisko daudzveidību, ir nepieciešams tas know-how, un to know-how glabā biologi. Un biologu profesijā šobrīd ir tāda neliela demografiskā krīze, kā daudz vietas citur, un tad mēs to mēģinam risināt. Un tātad, jā, šobrīd es personīgi strādāju konsultācijās, konsultējot vidas jautājumus attīstītājiem dažādiem projektiem, vējuš un saule skaitā. Un tad, ja man jautā, kurš ir mans mīļākais atjaunīgās enerģijas avots, es vispirms gribu norādīt, ka naktīs es sapņoju par kodolsintēzi, un es ceru, ka mēs kādreiz to sasniegsim. Bet apskatot aprites cikla novērtējumus vai dzīves cikla novērtējumus, man pirmā vieta jādod vējam. Labdien! Man sauc Ilvars Pūpols. Es pārstāvu uzņēmumu European Energy. Tas Dānijas uzņēmums, un Latvijā mēs attīstām gan saules parkus, gan vēja parkus. Mūsu pieeja ir varbūt atšķirībā, teiksim tā, mūsu pieeja ir runāt ar sabiedrību, runāt ar kaimiņiem, tikties, skaidrot jau agrā stadijā, pirms jau projekts ir uzsākts. Un, protams, no Dānijas mēs cenšamies pārnest uz Latviju labo praksi. Ne tikai komunikācijā, bet arī kādā veidā šim parkam arī jāizskatās. Teiksim, par tiem pašiem saules paneļiem arī mēs cenšamies viņus padarīt vizuāli mazāk pamanāms, stādot dzīvžogus apkārt, un tā kā, kas ir, Dānijas tāds vairāk vai mazāk, teiksim, standarts, kur mēs arī šo te labo praksi cenšamies atnest uz Latviju. No mīļākajiem vai no šīm te atjaunīgajiem resursiem es teiktu, jā, man mīļākais droši vien ir tas pats koks, tā kā ar viņu arī sēžot pie ugunskurā un sildoties, teiksim, arī viņš arī vissaprotamākais un vietējais tiešām viņš ir 100%. Paldies! Mani sauc Mareks Bērziņš. Šodien es pārstāvu lauksaimnieku organizāciju Zemnieku Saimi. Tas būs viens mans droši vien viedoklis būs kā no organizācijas puses, bet ikdienā esmu zemnieks parastais ar jau diezgan gadus 15 ilgu pieredzi atjaunīgo resursu izmantošanā savā saimniecībā. Prioritāris sākums bija ar biomasu, dažādu veidu siltuma apgāde saimniecībā un siltuma ražošana kaltēšanai. Tad esmu ļoti daudz strādājis ar saules siltumu, kas arī mums saimniecībā ir uzstādīts, un tagad lēnām dodamies saules enerģijas virzienā, un jau pusotra gada ir pieredze un aprēķini šo te saules paneļu izmantošanā. Par mīļākajiem
par mīļākajiem šiem te energoresursiem. Nu, man līdzīgi ir, es ceru, ka šie te saules paneļi un vēja parki ir tāds pārējais periods, un 20 gadu laikā nonāksim līdz šai kodola sintēzē. Ja? Tas tāds iekšēji sajūta. Man sauc Guntars Vītols. Es esmu ekonomists. Pēc izglītības, man pamatizglītība ir fizika. Es ļoti labi pārzinu dažādas tehniskas īpatnības un saliekot kopā ekonomiku ar tehniskajām zināšanām. Publiskajā telpā man pazīst kā cilvēku, kurš analizē dažādus budžeta jautājumus, nodokļu jautājumus. Es ļoti esmu iedziļinājies arī enerģētikas sfērā, un man ir daudz kas sakāms par zaļo enerģētiku, atjaunīgo enerģētiku. Un šeit man arī uzaicināja, laikam tāpēc, ka man tas viedoklis varbūt nevienmēr sakrīt ar to mainstream, kā mēs tagad sakam. Kas man ir mīļāks? Nu, man tehnoloģijas vispār patīk, bet man gribētos, lai šīs tehnoloģijas un viņu pielietojums mūsu tautsaimniecībā būtu jēdzīgs un saprātīgs. Tas ir tas, kas šobrīd, ko mēs neredzam. No vismazāk tādiem, kas vismazāk ietekmē apkārt mūsu vidi, ir tie paši saules paneļi, bet es līdzīgi kā šobrīd ļoti daudzi cilvēki pasaulē, mēs nākam pie atziņas, ka mums vienkārši ar šādu svārstīgu enerģiju nepietiek, un mums noteikti ir jāņem talkā arī kodola enerģētika. Un es esmu viens no cilvēkiem, kas mēģina šo te ideju faktiski virzīt arī Latvijā. Paldies! Okay, paldies visiem! Plaši un interesanti! Bet tagad lūkšu arī jums pievērst uzmanību iespējai pieslēgties slaido, kur mūsu pasākumam ir izveidots kods lampa AR. Šeit redzams arī uz ekrāna. Un visas diskusijas laikā, protams, arī būtu patiešām priecātos, ja jūs ierakstītu kādu jautājumu, Q&A, jebkuru, kur jūs vēlaties uzdot, to es arī skatīšos un pēc iespējas pavaicāšu mūsu dalībniekiem, un tāpat arī pašā mūsu sarunas gaitā es uzdošu dažus jautājumus jums, kur ceram dabūt jūsu vērtējumu, lai pēc tam komentētu no savas puses. Bet patiešām, kā jau runātāji minēja, atjaunīgo energoresursu veidu ir daudz, ne visi no tiem uzskatām par ilgspējīgiem, un šīs interpretācijas varētu būt dažādas. Bet tomēr šajā diskusijā mēs galvenokārt fokusēsimies uz saules un vēja enerģiju. Nu, kāpēc? Tāpēc, ka, protams, šies ir tās divas tehnoloģijas, kurās notiek šobrīd vislielākā izaugsme, un kas varbūt arī ir visaktīvākais tāds ainavas pārmaiņu virzītājs un spēks. Un, ja mēs ejam pie faktiem, tad jau vismaz pagājušajā gadā 30% no elektroenerģijas pasaulē tika saražots no atjaunīgiem energoresursiem, un šī izaugsme vislielākā bija saules enerģijas jomā. Bet tas nenotika mūsu reģionā, jo tas lielākais spēlētājs saules enerģijas visā ražošanas ķēdē, izmantošanas uzstādīšanā ir Ķīna. Tāpēc vienmēr arī domājot caur vietējo perspektīvu mums nākas saķēdēties kopā ar tām globālajām norisēm. Tā kā gaidīsim jūsu jautājumus par jebko, kas jums šķiet svarīgi, jo arī, ja ieskatījāties diskusijas aprakstā, mītu veidu ir daudz. Mēs jau iepazīstoties secinājām, ka nepaspēsim parunāt par visiem, bet centīsimies parunāt vismaz par daudziem. Nu jā, tagad pāriesim pie pirmās tādas tēmas, pirmā bloka, un kas iezīmēs arī sākotnēji konsultējoties ar mūsu ekspertiem, ka tā svarīgā lielā sadaļa ir ekonomika vai izmaksas, jo jautājumi ir daudz, bet beigās tas nonāk pie tā lielā punkta, kurš par to maksās, cik tas maksās un kāpēc. Un tāpēc arī katram no runātājiem tādu nedaudz atšķirīgu jautājumu sagatavoju, kur patiešām es jūs aicinātu teikt, kāda ir jūsu pieredze un varbūt, ko jūs ieteiktu vai gribētu vaicāt citiem. Un jūs, kā varbūt tāds zemnieku pārstāvis, kas ar atjaunīgo enerģiju strādā praksē, cik jūsuprāt varbūt šī izmaksu efektivitāte jau, kā teikt, ir saules enerģijai raksturīga, cik daudz jums raizes sagādā jūsu pašu projektu, varbūt izmaksas, visas darbība vai arī tāda ilgtermiņa atmaksāšanās. Kā jūs jūtaties? Vai droši un tāds pārliecināts par savu lēmumu? Vai jūs to ieteikt darīt arī citiem? Tas lēmums nenāca viegli. Tas lēmums bija balstījās vairāk uz tādām
nākotnes, bailēm mazliet no nākotnes elektrības cenām, jo gadus 2-3 atpakaļ bija tieši, kad zemniekiem vislielākais elektropatēriņš ir augusts, bija vairākas dienas, kad elektrība uzlēca līdz 2000, pat, man liekas, 4000 eiro pa megavatstundu. Tā ir principā zemnieku saimniecībā, ka mēs strādājam, tas ir mēs dienā uz 1,5 megavatstundu patērējam. Un tās ļoti liels izmaksas. Un tas bija viens no tādām iemesliem, kāpēc mēģinājām uzstādīt šo saules paneļus. Taču tagad pēc 1,5 gada tādas pieredzes ir ļoti labi. Mēs esam pārorientējuši daudz ražošanas procesus tieši vasarā karstajā laikā, lai nebūtu lieki jānoslogo tīkls un paši darām daudz darbus, ko varam izdarīt, bet principā, ja skatītos no biznesa viedokļa, tad tas atpelnīšanās periods, diemžēl, ļoti ilgs, pat neskatoties uz lauka atbalstu dāsno finansējumu, jo principā vidējās elektrības cenas ir ļoti zemas tajā brīdī, kad ražo saules baterijas. Un tad, principā, ir jāizvēlās, vai šīs baterijas tad, principā, orientē pret sauli tikai, lai viņas ražo no pulkstenes, 7 rītā līdz 9. No 7 līdz 9 rītā vai vakara pusē, arī no kaut kādiem 6 līdz 9 vakarā, kad ir visaugstākās biržas elektrības cenas. Ja, tā ir tāda. Bet tīri skatoties un energo drošības un tā visām pārējām lietām un nākotni, kad visticamāk elektrības sadārdzināsies, tad es domāju, tas varētu būt virziens, kā tuvākos 20 gadus nofiksēt savas elektrības cenas. Paldies! Okay, paldies. Mums jau pat ir daudz jautājumi, bet pie tiem noteikti arī pievērsīsimies, bet tagad vēlējos vēl pavaicāt Jānim. Tu nesen rakstīji arī Delfos tādā diezgan interesantā viedokļa rakstā, ka notiek cīņa par mūsu prātiem. Un šeit tu arī analizēji varbūt tādus attīstītāju procesus vai to ekonomikas pusi. Un tu tomēr minēji, ka tas, kas notiek enerģijas ražošanā, ir pozitīvi, ir daudz, bet tas visbiežāk tomēr ir nevis vērtību, bet biežāk gan komersanta biznesa plāna atjaunināšana. Ko tu ar to domāji? Varbūt pakomentē. Jā. Pirmkārt, tas nebija viedokļa raksts, tā bija intervija, tā kā, kurām meklī sanāk pateikt, tas arī tiek piefiksēts. Bet, ja nopietni, tad mēs dzīvojam tādos, sāksim ar šo vārdu mīti lietot. Mēs dzīvojam sabiedrību tādos mītos, kad tie biznesi, kas nodarbojas ar atkritumu apsaimniekošanu, vai tie biznesi, kas nodarbojas, ar granulu ražošanu, vai tie biznesi, kas nodarbojas ar vēja vai saules enerģijas attīstību, ka tie ir pilnīgi automātiski vidē draudzīgi un ka viņiem ir milzīga vērtība skala mainīt pasauli. Mēs tādos mītos dzīvojam. Visu cieņu šo biznesu pārstāvjiem un arī šeit, un es ikdienā strādāju gan ar saules enerģijas attīstītājiem, gan ar vēja, gan ar biomasu. Esmu pagātnē ticies un runājis arī ar fosīliem, tā kā sarunas viss ir. Bet es gribētu teikt, ka mums jāsaprot, ka šī attīstība, kas šobrīd notiek atjaunīgo energoresursu jomā, ir primāri galvenokārt lētāk, vienkāršāk, ar mazāku sabiedrības iesaisti, ar bišķiņ nereti acu piemiekšanu uz dabas kapitāla stāvokļa saglabāšanu, pēc principa ejam ātrāk uz priekšu un daram. Un te sākās tas ietinamais papīrs, pa ko es teicu, lai cik es esmu pasaules dabasons kopumā, mēs esam par to trendu, par saules un vēja enerģijas attīstību pēc iespējas ātrāk un plašāk, bet tāpat laikā tas nemirkli nedrīkst būt kaut kādā ietekmē uz dabas daudzveidību, un tas nekādā mirklī nevar būt kaut kādām ietekmēm uz vietējo sabiedrības cilvēku domām un sajūtām. Protams, ka tur ir jādomā, kā risināt šīs lietas ceļš ar sabiedrības iesaistu, un iespējams arī šeit, kāpēc cik daudz ir klātsošies. Es pieņemu, ka ir milzīgs rūpes par to pašu vēja parku attīstību un gribu uzzināt gan šīs perspektīvas, gan kas notiks un cik tālu tas notiks. Bet šeit ir jāatrod kompromiss, un tas nav vienkārši. Šiem risinājumiem ir jābūt sociāli iekļaujošiem, un par to nav vispār jautājumu. Lieliski, paldies. Tālāk pavaicāšu Ilvaram. Šķiet, tu vairāk pārstāvi šo attīstītāju vai varbūt tādu izstrādātāju pusi, un kā tu raksturotu investīciju vidi, varbūt arī atbildē uz Jāņa komentāru, cik tā ir veiksmīga, cik konkurence ir veicinoša, vai varbūt tās ir papildus problēmas? Investīcija vide, protams, ir, kā saka, izaicinoša.
protams, daudz uzņēmumu varbūt dzīvo pagātnē, dzīvo ar kaut kādiem pagātnes biznesa modeļiem, bet es aicinātu skatīties nedaudz nākotnē, sekot līdzi tendencēm, kas notiek, kādā veidā šīs tehnoloģijas savā starpā konkurē, kāds ir pieprasījums, teiksim, no sabiedrības attiecībā uz dabas vērtību saglabāšanu, uz dzīves kvalitāti, uz kompromisiem. Un tā kā es domāju, protams, mūsu uzņēmumu tā labā spēja pielāgoties. Katrā ziņā mēs mēģinām un saprotam, ka rītdien būs droši vien savādāki, vai nosacījumi, teiksim, šim te biznesa attīstībai, bet dotajā brīdī mēs arī saskaramies, teiksim, arī finansētāji arī ļoti daudz arī prasa visas vides lietas, lai tās tiktu jau ievērotas, jau uzsākot projektu jau ļoti agrā stadijā, jau prasa atskaites par, teiksim, kādā veidā attīstītājs, cik viņš atbildīgi ir piegājis savu projektu izstrādēji. Un tā jau kļūst par ikdienu. Tā nav kaut kāda jocīga iegriba, bet tas jau ir, mēs jau dzīvojam tajā nākotnē. Un to var pieņemt vai nepieņemt, bet, ja nepieņemt, tad visdrīzāk arī tas bezatbildīgs attīstītājs arī nedabūs projektu finansējumu. Tā kā tā ir realitāte dotajā brīdī. Ok, paldies. Un Arta, tu esi konsultants, kas sadarbojas ar projektu attīstītājiem, lai, teiksim, šie projekti būtu pēc iespējas dabai labvēlīgāki. Un vai tavuprāt, tad, ja mēs patiešām šīs dabas vērtības centīsimies aizsargāt, varbūt tās pat kaut kādā veidā vairot, uzlabot, vai tas vienmēr būs dārgāk? Es domāju, ka ilgtermiņā tas noteikti nebūtu dārgāk. Un runājot par šīm izpētēm, es gribētu piebilst, ka šajās teritorijās, kurās ir plānotā iecere, veicot to vidas izpēti, mēs pirmkārtām tas notiek relatīvi ilgā laika posmā, tie ir kādi 2 gadi viss cauri. Un tas, ko mana, tā tiešā komanda, ko biologi secina nereti, ir tas, ka tā lielākā ietekme uz vidi, negatīvākā ietekme uz vidi tiek veikta ārpus šīs te ieceres ar citu saimniecisko darbību. Un tā kā mums ir arī ļoti jāizsver, kurā brīdī ietekme ir būtiska, kuras ietekmes mēs pieņemam, par kurām mēs runājam, par kurām notiek diskusija un par kurām mēs meklējam kompromisu, jo šobrīd ir tāda situācija, manuprāt, radusies, ka šīs te atjaunojamo enerģijas resursu parku ietekmes tiek ļoti skrupulozi vērtētas, savukārt citu saimniecisko darbību ietekmes uz vidi netiek vērtētas vispār un notiek ļoti legāli, ļoti atvērtā veidā visu cilvēku acu priekšā. Vienkārši tas ir ierasts, un līdz ar to tas paslīd mums garām. Jā, izcils komentārs, mums noteikti jāatgriežas vēl sarunā pie tā vēlāk, bet arī, Gunter, vēlējos lūgt tev tādu, varbūt kopsavilkumu vai refleksiju no tava līdzinājās sarunas tieši par sarunām par ekonomiku, par un pret, kas tavuprāt Latvijā darbojas un kas nē. Tā, pavisam īsi. Latvijā zaļās enerģijas ieviešana pirmkārt raksturo plāna neesamību un absolūts haoss, jo mēs patiesībā nezinām, cik mēs daudz gribam būvēt. Ir valsts, kuras pasaka, viņas grib tik daudz sauli, tik daudz vēja enerģētiku, ko varētu iekļaut, kas atbilst viņu prasībām elektroenerģijas sistēmā. Mums šāda plāna nav vispār. Pirmkārt, mums nav plāns, cik tad īsti mēs enerģiju tērēsim nākotnē. Zviedrijā, kur, teiksim, tērē jau tā ļoti daudz elektroenerģijas, māju, apsilde, plīts un tam līdzīgi elektroauto šobrīd. Latvijā pat tāda plāna nav. Mums vienīgais plāns ir kaut kādas prognozes, ka mums iespējams elektroenerģijas patēriņš palielināsies par 5–10%. Nākamā lieta, neviens nav pateicis, cik mēs gribam to vēja enerģiju vai saules enerģiju vai citus veidus, lai mums būtu stabils elektroenerģijas tirgus un mums būtu kaut kāda vispār, kaut kāda racionāla apsvēruma. Šobrīd tiek runāts par to, ka liekam vien vairāk, un tie plāni ir apmēram tādi, ka mēs esam apskatījušies, cik daudz elektroenerģijas var uzņemt mūsu tīkls. Un tie ir šobrīd plus kaut kādi 6 gigavati, bet Latvija
pat tādos tradicionālos brīžos tērē maksimums 1 gigavatu. Respektīvi, uzbūvē visu to, kam ir izsniegts atļaujas, tad, principā, darbināt to visu vienlaicīgi nevar, jo tam nav ne patēriņa, ne arī eksporta iespējas. Līdz ar to mēs esam tādā situācijā, ka mēs sakam, mēs gribam. Vienu brīdi mēs skrējām un visi likām saules paneļus uz privātmāju jumtiem, kā jūs atceraties, bija šīs te neto uzskaitas sistēma, ja, kur it kā varēja nodot tos kilovatus un patērēt viņus ziemā. Un pagāja 2 gadi, tikai 2 gadi, un sadalas tīkls atjēdzās, ka tas viss ir ļoti grūti nobalansējums, izmantojams. Un viņi faktiski aicināja šo sistēmu aizgriezt ciet. Ja? Tātad mēs kaut ko pasākam, kaut ko daram, bet īsti nezinām, kāpēc mēs to daram un kur mēs gribam nonākt pēc kaut kāda laika. Ok, paldies. Tātad tu noteikti aicini uz tādu politisko noteiktību. Domāju, noteikti laba tendence ir šis Nacionālās enerģētikas klimata plāns, kas jau tagad ir tā kā salikts pa lielam kopā arī atjaunotajā versijā, un tur jau, man liekas, tie mērķi noteikti ir tādi skaidrāk redzami. Vismaz es saprotu, ka mēs varam runāt par 2 gigavatiem vēja enerģijas līdz 30. gadam, bet tā praktiskā realizācija projekta notiek ļoti gausi. Kā no vienas puses jā, bet tajā praktiskajā pusē ar vienu mēs esam aizmugurē. Es gribētu tomēr atgādināt, ka mums nav enerģētikas plāna strateģiskā. Par to politiķi runā, kur tad ir, kad tad būs, un tad nodod ministrijām izstrādāt, bet ko ierēdnis var izstrādāt? Tas ir jāizvirz pašiem politspēkiem, un šobrīd neviens politspēks nepiedāvā daudz maz iedzīgu enerģētikas plānu. Tas, ko jūs minējāt par klimata mērķiem un klimata plānu, tur jau ir ļoti vienkārši. Samazinam emisijas, liekam virsū sauli, vēju, cik daudz, neviens nezina, priekš kam mēs to nezinām, un īstenībā mēs varam arī parunāt par to, ka ar šiem 2 enerģijas veidiem tu nevari panākt neto zero vai nulles emisijas. Tas nav iespējams, tas šobrīd jau pasaulē ir atzīts. Tur ir jābūt kaut kam citam, ja, kas ir vai no atomenerģija, vai tas, kas ir tagad, tā ir gāze. Ja, un teiksim, jūs pasmies Vācijā, tad tur paralēli vēja parkiem būvē ļoti daudz arī jaunus tečus, tāpēc, ka tu nevari. Tev tā enerģija kaut kādā veidā ir jāstabilizē, jābalansē. Ok, paldies. Ir dzirdēt arī par diezgan daudziem pilnībā atjaunīgās enerģijas scenārijiem, bet tagad noteikti pievērsīsimies kādam no mūsu audiences jautājumiem, un man liekas tas bija tieši Artai. Varbūt var vairāk pastāstīt, ko tu zini par kodolsintēzi un ko tu gribētu paskaidrot citiem vairāk. Varbūt bija jāliek vārds uz es naktī sapņoju par kodolsintēzi. Tā ir tehnoloģija, par kuru mēs jau varam atrast patiesībā pirmās liecības uz alu cilvēku zīmējumiem, uz alu sienām, jo tas mērķis vienmēr cilvēcei, tā vēsturiski ir bijis iemācīties iegūt to saules enerģiju, un principā šī te kodolsintēze ir tas process. Tā kā, es ceru, ka es piedzīvošu tādu mirkli, kad ar kodolsintēzi tiks iegūta tāda, ikdienā patērējuma enerģija. Es ceru, bet es uz to neliktu lielas likmes, ja man jautā. Paldies, tu tāpat kā noteikti daudzi tic nākotnē, bet šeit ir komentārs arī, vai drīzāk jautājums par atomenerģiju, ka patiešām tās atomu noteikti elektrostaciju loma ir būtiska, tās ar vienu vēl eksistē, bet šeit saka, kas liek SO aizstāvjiem domāt, ka LV varētu būt veiksmes stāsts. Bet tas patiešām ļoti īsts komentārs, jo mums jāatgriežas pie pamatēmas. Gunter, varbūt jums, bet tad kādu vienu teikumu. Es varu pateikt tā, atomu stacijas var uzbūvēt ļoti ātri, jo pirmās stacijas, tās, kuras arī daudz darbojas vēl šobrīd, tie ir pagājušā gadsimta 70. Gadi, viņas uzbūvēja 5 gados. Visa problēma ar to, ka šie projekti aizkavējās, ir saistīta ar milzīgu, un es teiktu, pārmērīgu regulāciju šajā jomā, kas ļoti bremzē darīt to, ko vajag. Un ja pasaulē politiski, vai kaut vai Eiropā, mēs atzīstam, ka tas mums ir vajadzīgs, tad šos procesus var vienkāršot un jau tagad izmantot kodola enerģiju ātri un pietiekoši lēti un viennozīmīgi droši, jo tiem ir pietiekoši gara vēsture. Ok, paldies. Noteikti ir pētījumi, pētnieki, kas par to domā, bet šķiet, ka sarežģītās lietas ļoti daudzas ir arī tur. Bet tikmēr aicināšu jūs šobrīd piedalīties mazā aptaujā.
par to, lai mēs varētu saprast, kā jūsuprāt, cik maldīgi vai pareizi ir priekšstati, kādi valda mūsu sabiedrībā. Teiksim, jūsu pieredze sabiedriskās apspriešanās, varbūt mēdījos, vai jūs uzskatāt, ka cilvēki dzīvo mītos saistībā ar atjaunīgo enerģiju, vai varbūt, ka tas vienkārši ir tāds, kā teikt, tāds attieksmes jautājums, vai ka tas ir pavisam normāli. Un arī tad, kad būsiet nobalsojuši, paskatīsimies, kāda ir rezultāta un palūksim arī mūsu viesus to komentēt. Bet varbūt tagad pie tādām galvenajām tādām skatuvēm, kur tie sabiedrības viedokļi ir redzami. Kā jūs vērtējat vispār sabiedrisko apspriešanu kvalitātes? Cik Latvijā tagad notiek tādas sarunas, kur šie mīti un fakti sanāk kopā, vai cik tā arvien vēl ir tāda tukša un varbūt tikai dažu cilvēku varbūt tāda kontrolēta vide? Jāni, kā tev? Tu esi tā vides politikā ļoti dziļi. Ja mēs runājam par sabiedrisko apspriešanu, protams, kad jautājums, vai tas ir pašmērķis vai pēc būtības kaut ko vēlme uzzināt, kāds ir sabiedrības viedoklis. Itini bieži sabiedriskās apspriešanas, es gribētu teikt, gan tādā makro līmenī, nacionāla līmenī, gan vietas līmenī ir, pēc principa tas ir prasīts, tas mums jāizdara, neejam uz priekšu. Es nedomāju, ka, varbūt šobrīd tas mainās, bet vēl joprojām tas nav ar akcentu tiešām izzināt sabiedrības viedokli par tādiem vai šitādiem vai trešās vai piektā līmeņa jautājumiem un mēģināt to skaidrot. Ja mēs nonākam pie tā jautājuma, kas šodien ir, piemēram, par vēja vai saules enerģijas mītiem vai puspatiesībām, tad, to jau laikam es pats arī teicu jau pirms gadiem 5 vai 7 vai 10 vēl vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vadībai, kad būtu jāstrādā ne tik daudz jāinvestē stāstos, bet jāinvestē ir zinātnē, kas var lēni un pārliecinoši izstāstīt, kas tad notiek ar šiem vēju vai saules enerģijas attīstības projektiem. Bet mēs dzīvojam tādā behavior pasaulē, kur arī teorija saka, ka sabiedrība nestoties ne uz kādiem stāstiem, itin bieži vairāk tic nevis zinātnes pierādītiem faktiem, bet vairāk kaut kādām puspatiesībām, kur apvīja kaut kāds nezināmais. Un tās, te nestrādā fakti, te nestrādā nekāda secinošā daļa. Mēs varam vilkt tādus pētījumus, šitādus pētījumus laukā, un vienmēr cilvēks teiks, nē, bet tur putns lidos otrādi, vai būs kaut kas tāds vai šitāds. Un tas ir jādomā, kā to tīri no sociāla, no psiholoģiskā viedokļa kaut kā stāstīt un pārliecināt, rast uzticību. Un nevienmēr arī tie attīstītāji var būt tie, kur stāst. Un tur jau pilnīgi jau trešai pusē jābūt klāt, kas, es zinu, ka klimata enerģijas ministrija plānoja tādu plašāku jau kampaņu par izglītības pasākumiem, lai tos mītus mazinātu. Protams, ka arī atsevišķi ir lietas, kas ir diskutējamas un kur nav gala patiesības. Un ja mēs šodien nonāksim arī pie tās pašas pārstrādes, kas šeit parādās, tur, protams, ir kaut kādas lietas, kas iet uz priekšu, bet kas vēl kavējās, jo tie nosacīti jauni biznesi, un par to mēs varam runāt, kas notiek ASV, kas notiek šobrīd Lielbritānijā, kas notiek Dānijā. Mēs varam šos jautājumus apspriest šodien un skatīties, kāds ir tie progresi un kādās tehnoloģijās ir progresi. To mēs varam pārunāt, bet tas ir tas, ko sabiedrība itin bieži varbūt arī pat jau laiž garām ausīm. Ok, paldies. Tikmēr arī, lūdzu, Arta, tev komentārs. Jā, mani ļoti aizkustināja. Jāņa Ruņa, tas, ko es gribēju piebilst, ir tas, ka šobrīd šis IVN process, pat tā nosaukumā sabiedrība nav ietverta. Tas ir ietekmes uz vidi novērtējumus, un sabiedrība ir tikai kā viena no tām ilgspējīgas attīstības dimensijām tur iekļauta. Un ir tādas pozitīvās indikācijas, un arī man kolēģi strādā pie tā, ka šajos te IVN procesos tie pārdzimst par ietekmes uz vidi un sabiedrību novērtējumiem. Un strādā faktiski sociologi, antropologi, es atvainojos, neesmu šīs jomas pārzinātāji un citi eksperti, kas faktiski novērtē šo te ietekmu uz sabiedrību, kuriem ir zinātniskas metodas, kā iesaistīt cilvēkus, kā izvilkt no viņiem informāciju, jo šajā gadījumā tas informācijas nesējs ir cilvēks. Un vajag specifiskas metodes, kā strādāt ar cilvēku. To nevar izdarīt Exceļos vai uz kompjūtera ekrāna. Paldies. Ok, paldies. Tikmēr arī ir ienākuši rezultāti, kurus lūkšu
nokomentēt, bet izskatās, ka puse vismaz no gandrīz 50 cilvēkiem saka, ka jā, cilvēki tomēr pietiekami neiedziļinās, un tad varbūt tas līdzdalības formāts un uzdevums ir patiešām ar šiem mītiem kaut kā labāk sadzīvot. Gunti, tu arī redzi rezultātus, viens ir neiedziļināšanās, otrs varētu būt, ka tos uztur arī ekonomiski interesētās puses. Protams, ir citi varianti. Ko tas saka tev? Jā. Nu, es domāju, ka tā arī ir, jo, teiksim, mēs aizbraucam uz... Es esmu vairākās piedalījies šajās te apspriešanās, un tās apspriešanas viņas ir vienkārši formāli pasākumi, kurus ir jāorganizē, lai projektu virzītāji varētu savu projektu realizēt. Respektīvi, jāaiziet, kaut kas jāpastāst, un tas jāizdala 2 reizes pirms IVN, un tad, kad tu paziņo pa ieceru, un otrs ir pēc tam. Un tas, ko es esmu uzzinājis šajās te sanāksmēs, ka principā tev pasaka, ka jūs cilvēki, tur pašvaldībā jūs nevarat šo projektu apturēt, jūs nevarat viņu īpaši ietekmēt, jūs varat izteikt savu viedokli, paburkšķēt, un tas arī parasti notiek, un ar to arī beidzās. Jo kāpēc? Tāpēc, ka šie projekti, īpaši vēja projekti, viņi ir pacelti valsts nacionālās drošības, teiksim, līmenī, kā nacionālo interešu objekti, un līdz ar to tas dod iespēju ignorēt faktiski cilvēku vēlmes. Un tik tiešām, ja mēs skatāmies, kāpēc tikai vējš, kāpēc tikai saule, kāpēc ne atoms vai vēl kaut kas, ir tikai 2 veidi, un tur mēs tiešām redzam, ka tie projektu virzītāji, viņi ir ieinteresēti, un es viņus nenosodu, tas ir viņu bizness, bet viņiem arī dots viss kārtas rokās, atnākt, pastāstīt, bet sabiedrība no savas puses īpaši tur ietekmēt neko vairāk nevar. Ok, paldies. Marek, tev noteikti ir daudz kolēģi, kas ir arī zemnieki, lauksaimnieki, zemes īpašnieki. Ko saka viņi? Kolēģos nav gluži vienprātība, bet principā ņemām demokrātijas tādus principus, tad vairākums tomēr noslēdzās, ka šādus saules parkus prioritāri būtu jāizvieto sākotnēji degradētās teritorijās, kur patiešām īsti neko nevar citu uzsākt, un jāņem vērā arī tas, kad pirms 3 nedēļām, kad daudz priecājās par dabas atjaunošanas regulas ieviešanu, tad principā Latvija ir apņēmusies diezgan augstus mērķus, un no lauksaimniecības tieši vai netieši tiks izņemts praktiski vairāk kā 100 000 hektāru zemes, kas būs vai apludināma, vai apstādāma, vai kaut kādā citādā veidā. Tā kā tie viedokļi ir duāli, un es kā personīgi kā zemnieks vairāk uzskatu, ka šī viena no nacionālām bagātībām, kas ir lauksaimniecības zeme, ar kuru mēs esam unikāli, ka mums ir tāds tik liels īpatsvars, un ka īsti ar viņu nevajadzētu tik brīvi rīkoties attiecībā uz šo te atjaunīgo enerģētiku. Bet jāatcerās tas, ka jānodala 2 pirmkārt lietas. Viens ir pašpatēriņš, un otrs ir biznesa. Un pašpatēriņām tur absolūti nekādas šķēršus neliekam, jo principā ir plus mīnus, ir metodika arī kā lauka atbalsta dienas atbalstīt, tas ir 3 gadu vidējais patēriņš, 80% no 3 gadu vidējā patēriņa, ar kur tu var operēt, un tas arī ir loģiski, bet tik līdz tu aizai, nākošā fāzē, tīri uz enerģijas ražošanu, tad mēs nonākam tanī posmā, kad saprotam, kad investori nāk uz šeit, tāpēc, ka šeit ir vislētākā zeme, šeit ir sakārtot elektroinfrastruktūra, šeit ir mazs cilvēku blīvums, kas ir ļoti pievilcīgi šeit atjaunīgās enerģētikas attīstībai. Plus vēl tas arī, ka ir samērā fleksibla valdība, kas teiksim, dod zaļo gaismu, praktiski īpaši neizvērtējot šos riskus nākotnē. Tās tādas vairākas lietas, kas zemnieks dara bažīgas, bet jāņem vērā arī, kad vairāk mūsu kolēģi arī paši grib, teiksim, pārtraukt absolūti šo savu lauksaimniecisko ražošanu, jo nākotnē lauksaimniecība ir vairāk signāli par to, ka viņi ir apdraudēti, vismaz tādā pat moderni strādājot, un viņi, principā, plāno mainīt savu biznesa virzienu, attīstot uz savām lauksaimniecības zemēm šos te vēja vai saules parkus. Super, man liekas, mums ir jādomā par lauksaimniekiem arī kā tādu ļoti nopietnu investoru kategoriju pašā atjaunīgās enerģijas ekonomikā. Bet tagad paldies jau daudziem, kuri ir ierakstījuši dažas asociācijas, varbūt tādi ne tikai par mītiem, bet vienkārši par asociācijām un sajūtām. Ja jums ir kaut kas, kas jūs satrauc par vēja elektrostacijām, tad lūdzu, miniet to, kas tas varētu būt, un pēc tam skatīsimies, kas no tā ir sanācis. Bet kamēr vēl ienāk dažas atbildes, pavaicāšu Ilvaram,
ko tad jūs esat gatavi varbūt investēt, varbūt prasīt no citiem, lai to līdzdalību, varbūt tās visas sabiedrības iesaistas procedūras uzlabotu, virzītu tālāk vai pavērstu iespējams pat kādā citā virzienā? Gribēju pateikt, ka ir tāda interesants jēdziens, varbūt tāds lietu rīcības spēja. Būtībā, ka lietas ietekmē cilvēku prātus. Pat ja tā lieta nav arī uzstādīta, arī šī neeksistējušā turbīna, viņi jau ietekmē cilvēku domāšanu. Un tādā veidā cilvēki arī sāk meklēt dažādas avotus, kas tas īsti ir, kā tas strādās, kas tur ir slikts, kas tur ir labs. Ļoti normāla pieeja. Un es arī teiktu, ka cilvēkiem, teiksim, no IVN varbūt pieredzes vai precīzāk attīstītājs veic šo te pētījumu par atklātu pētījumu par savu projektu, kuru viņš plāno iespējams realizēt. Teiksim, tas ir tas pirmais solis. Mēs pētam, varēs, nevarēs, būs ierobežojumi, nebūs ierobežojumi, tā tālāk. Teiksim, tajā sakarā, protams, nonākam līdz dažādiem kompromisiem, kuri mums arī, teiksim, arī būtu jāievēro. Varbūt arī pieminēšu attiecībā uz saules parkiem, ka mēs esam asociācijā Saules enerģija Latvijai, kas arī nāca ar iniciatīvu, teiksim, lai sakārtotu šo te vidi, kas, lai būtu līdzīgi kā vēja, teiksim, projektiem, ka ir kaut kāds sākotnējais pētījums nepieciešams. Būtībā nācām ar ideju ar šīm te vadlīnijām un ceram, ka arī tas tiks iestrādāts likumdošanā. Un varbūt vēl viena lieta, ko es varbūt gribētu pateikt, kas varbūt, kur, teiksim, Dānijas labā pieredze ir tieši cilvēku un pašvaldību iesaisti un arī lēmumu pieņemšanā, jo, kā mēs redzam Latvijā, kādreiz IVN, teiksim, bija jāsaskaņo, teiksim, ar pašvaldību, dotajā brīdī šis ir dots lēmums būtībā ir deleģēts ministru kabinetam. Tā kā, mēs tā kā varam runāt, par šo te sabiedrības iesaisti, bet, tam kaut kādā veidā šai tai uzticībai arī jānāk caur likumdevējiem iestrādātiem, ka pašvaldības ir šīs tiesības lemt vairāk un drosmīgāk, un es domāju, ka tas arī noteikti mazināt šo te konfliktu, un visi saprot, ja mēs uzstādām parku, piesaistam investīcijas, iespējams mums atnāks kaut kāds ražotājs pietiekoši interesants un cels kopējo labklājību tādā veidā. Tā kā tas ir pirmais solis, kā mēs redzam, jābūt šim te enerģijas avotam. Paldies! Jā, tikmēr arī ir ienākuši daži vērtējumi, un mēs varam redzēt, ka mūsu auditorijā tomēr pārsvarā ir tās atziņas, kas varbūt norāda uz vēja enerģijas trūkumu Latvijas ainavā, uz to, ka tā attīstība un arī vēja enerģijas, varbūt tā integrācija mūsu energosistēmā notiek gausi. Ņemot vērā vēl, ka tā ir tikai elektroenerģija, bet mums vajadzētu domāt, kā aizstāt gan fosilos resursus siltumapgādē, gan arī noteikti īpaši transportā, kas ir milzīgs emisiju avots. Jā, jūs raugoties uz tādu mākonīti, varbūt ko papildinātu vai varbūt pat dzēstu jūs tā, kurš ir ar mieru izteikties kādu īstu pavisam komentāru? Es teiksim, skatos šo jautājumu, kas visvairāk satrauc domājot par vēja elektrostacijām, un es neredzu galveno. Es neredzu šo te ietekmu uz Latvijai raksturīgo ainavu. Jo, ja mēs paskatāmies, mums, piemēram, ir 500 km jūras robeža, un mēs tur, mēs nesteidzamies tur būvēt viesnīcas kā Turcijā, mēs esam šausmīgi pret kāpzonas, mēs esam šausmīgi pret ceļu ierīkošanu un tam līdzīgi. Absolūti, un tā ir sabiedrības nostāja 30 gadu garumā. Ja mēs runājam konkrēti par vēja elektrostacijām, mēs runājam par 250 metru augstiem torņiem, kas tikai nedaudz atpaliek no Eifeļa torņa. Ja Eifeļa tornis kādreiz bija tehnoloģiski būva, kur palika ļoti populāri, un tagad katrā filmā skats pa logu ir Eifeļa tornis, tad šeit mēs runājam, ka mēs uztaisam par rūpnieciskām zonām tūkstošiem hektārus un faktiski radam tādu objektu, kas būs redzams no ļoti liela attāluma. Man ir jautājums,
mani personīgi tas satraukt visvairāk tīri no demokrātijas viedokļa. Vai tiešām tas ir tas, ko sabiedrība vēlās, šāda tipa ļoti redzams, kas ļoti būtiski ietekmē Latvijai raksturīgo dabas ainavu. Un man liekas, ka sabiedrības vairākums tomēr neatbalstītu šādu ieceru. Paldies. Jāsaka, ka, man liekas, nesena SKDS aptauja atklāja, ka 70% Latvijas iedzīvotāji saka jā vēja enerģijai, un faktiski populārākā atbilde varbūt vai tajā aptaujā vai saistītā bija, ka tieši jūras teritorijas varētu būt vēja enerģijas lieliem parkiem vispiemērotākais, bet, protams, atkal kā prasa un kurā vietā un kad, bet šī aptauja noteikti bija pilnīgi, kā jāsaka, pareiza pēc visiem sociālo zinātņu standartiem. Marek, kā ar tevi? Vai tu redzi, vai tu atpazīsti arī savas bažas, vai tu piemetinātu kaut ko citu? Nav neviena tehnoloģija bez trūkumiem, un nav neviena tehnoloģija, kurai nav nekāda priekšrocība. Un šī gadījumā es vairāk skatos tīri no tiem teorētiskajiem riskiem, kas nākotnē var veidoties, bet ja teiksim, šāds vēja parks būvētu pati valsts, tad mēs kaut kādu tieši un netieši katrs nodokļu maksātājs, mēs netieši saņēmtu kaut kādu atbalstu un arī par tiem zaudējumiem, kas ir. Ja, jo šie līdzekļi tieši un netieši atgrieztos valstī. Bet skatoties, ka to darītu investori, tad bieži vien sanāk tā, ka valstī paliek problēmas, kas ir visu stabilizēt tīklu. Bieži vien ir jāpiemaksā kaut kāda nauda, jo praktiski lielie investori reti, kad nāk vienkārši brīvā tirgus nosacījumos. Parasti ir kaut kāda, tomēr, līguma cena, par kuras jāstrādā. Un tas pēc tam tiek sadalīts uz katru elektrības patērētāju. Nelielu, bet tomēr kaut kādu naudas summu. Tā kā es neesmu pret vēju, un varbūt tā ainava, jāsaprot tas, ka viss plūstis mainās, un arī ainava mainās. Ja. Viņa nav tāda kā pirms 100 vai 200 gadiem, bet es vairāk slēgtos uz to, ka tā ir tāda, mēs maksājam kompānijām par tehnoloģijām, bet to dara valsts. Ok, tev interesē ekonomiski aspekti. Paldies. Ilvar, tev uzreiz palūkšu nokomentēt par Not in my backyard, ne manā pagalmā. Vai tavuprāt no Dānijas jau ir tādi piemēri, ko var ņemt kā risinājumus, vai tie katrā valstī ir jāizdomā tomēr no jauna? Es teiktu, ka Dānija, protams, ir attīstījusies, un šīs te vēja turbīnu izplatība ir saistīta ar geogrāfisko stāvokli, ar vējiem, teiksim, hidroresursu trūkumu, un līdz ar to, katrai valstī būtu jāpiemēro, teiksim, un jāskatās, kas ir, teiksim, tas optimālais risinājums, un kādā veidā viņš tiek finansēts, un teiksim, arī runājot par vēja turbīnām un viņu varbūt to finansēšanu, un kad, teiksim, valsts piedalās, man kā vienam no nodokļu maksātājiem, man, protams, māc bažas, ka valsts kapitāla sabiedrība spēs projektus attīstīt pietiekoši efektīvi. Tie nav privātie, teiksim, kas sitīs pa pirkstiem, ka kaut kas nav iztērēts. Attiecīgi, kas notiks pēc 5 gadiem, ja vēja, teiksim, turbīnas nebūs, varbūt mazāk konkurētspējīgas. Un mēs kā nodokļu maksātāji caur valsts kapitāla sabiedrību būsim ieguldījuši šajā te projektā. Tā kā tur arī parādīsies, teiksim, nākotnē jautājumi, jo pašlaik, kā mēs redzam, dinamika, enerģētika ir ārkārtīgi strauja, ienākot bateriju sistēmām, uzkrājošajām sistēmām. Es šaubos, vai kāds var uzrakstīt kādu plānu 10 gadiem, kas ir ideālais, teiksim, kaut kāds salikums par šīm te tehnoloģijām, cik saules paneļi, cik vēja. Droši vien, ka vienkāršāk var droši vien formulēt nevēlamās tehnoloģijas, kuras mēs negribam atbalstīt, un pārējās, lai viņas savā starpā mēģina konkurēt. Tā kā es domāju, tā ir tā loģiskā pieeja pašlaik dinamiskos apstākļos, kā mainās vispār enerģētikas tirgus. Jā, paldies, vērtīgi atziņa. Žēl, ka mums nav laika turpināt šo tieši pašpavadienu, bet tāpēc pavaicāšu, Arta, noteikti tev
par putniem. Varbūt, vai jebko, kas tev šķiet svarīgi, par tehnoloģijām, kas varētu varbūt mazināt, vai varbūt tieši nedarīt neko, lai šīs ietekmes būtu mazāk negatīvas. Jā, paldies. Tātad visu pirmām kārtām man laikam uztrauc tie meži un tā iešana mežos, kam, protams, ir savas priekšrocības, piemēram, tā jau minētā ainava, prom no acīm, prom no prātiem, viss kārtībā. Bet problēma ar mežiem ir tāda, ka mums nav citu valstu pieredzes, tādas kārtīgas, no kā smelties, lai izvērtētu to ietekmi uz vidi. Un līdz ar to par to, kāda ir vēja elektrostacija ietekme uz vidi mežos, mēs uzzināsim pēc gadiem 10, 20, 30. Tas ir tas pirmais punkts. Un otra lieta, tā ir tā biologu kompetence un pieejamais biologu daudzums, jo tātad, lai mazinātu šīs ietekmes, piemēram, uz putniem un sikspārņiem, ir nepieciešami speciālisti, kas šobrīd Latvijā ir diezgan mazā skaitā un lielā vecumā. Visu cieņu viņiem, es šo sakāmu esmu saskaņojies ar saviem kolēģiem. Tā kā jā, mums noteikti vajadzēs jaunus cilvēkus, kuriem ir gan šī deksme par bioloģisko pasauli, gan par tehnoloģijām, lai attīstītu šīs izvairīšanās vai atbaidīšanas tehnoloģijas, ko uzstādītas turbīnām. Paldies. Jā, noteikti pirms pārliecināt sabiedrību vai līdztekstam mums noteikti jādomā par tās ekspertu kopienas stiprināšanu un daudzveidīgošanu un veidošanu. Jāni, pēdējais vārds šajā mākonī tev. Ko izvēlies vai ko dzēstu tu? Man ir iespēja dzirdēt, ko te saka kolēģi, un varbūt neatkārtoties vai kaut kādu opozīciju uzturēt. Pirmkārt, kas man ir satrauc, protams, ir tas pat līdzīgi, kas iepriekš, ko tikko teica, bet tāda plašākā izpratnē dabas stāvoklis, jo visi iepriekšējais, ko mēs šobrīd runājam, gan klimata pārmaiņas, gan atjaunīgi energoresursi, tā ir vairāk tāda cilvēka radīta problēma, kas ir jārisina. Tad dabas stāvoklis ir tas, kas mums ir apkārt, un tas pēc tam noteikti mēs to varam pazaudēt. Ir milzīgs mīts par to, ka Latvija ir zaļa no dabas viedokļa, jo ir dažādi fakti, pētījumi, oficiāli ziņojumi par Latvijas stāvokli, gan no bioloģiski vērtīgām vietām, gan aizsargājuma teritorijām. Mēs esam viena no pēdējiem Eiropā. Tas ir oficiāla informācija, tas nav tāds mans radīts stāsts. Un līdz ar to, manuprāt, būtu ļoti rūpīgi jātiecās par to, ko mēs šodien darām un kurā vietā mēs kaut ko izvietojam, bet ar skatu uz nākotni, ja ticamākais, ņemot vairāk, ka dzīvās dabas krīze ir vēl dziļāk krītoša nekā klimata pārmaiņas. Ja klimata pārmaiņām tur ir kaut kāda scenārija un apakšā biznesa, tad dabai biznesu nav šobrīd. Tas nozīmē, ka tur būs jāmaina kaut kas vēl vairāk. Un tur ir pilnīgi šķērs. Tas nozīmē, ka mums jādara viss iespējamais, lai mēs gudrāk rīkotos ar skatu jau ne tikai, ko prasa šobrīd zinātnie, aicina zinātni šobrīd, bet ar kaut kādu skatu 10 gadu, 20 gadu arī uz mērķu izvietojumu. Bet par citu, protams, arī man satrauc jautājums, cik ātri risinās šī pārstrādes jautājuma. Ja mēs zinām, ka ar asmeņiem un lāpstiņām mēs ejam diezgan strauji uz priekšu, un tiešām tur tie risinājumi ir dažādi scenāriji, un kā es pieminēju vienā mirklī šeit Dānijā ļoti nopietni tiek strādāts tādās kolaborācijās, un arī Lielbritānija un ASV Siemens, un ir apņemšanās nākotnē iet uz aizvien jauniem un labākiem risinājumiem lāpstiņu ražošanai, jau 85–95% no vēja turbīnas var pārstrādāt jau šobrīd, bet tieši tās lāpstiņas ir tas lielākais problēma, bet tas ar saules paneļiem arī strauji virzās uz priekšu pārstrādi, jo tas ir izēja materiāls biznesam, bet tas notiek mazdrusiņi pa lēnu, manuprāt. Un pie kaut kādiem kāzusiem ar milzīgiem šī brīža krusām vai kaut kas tam līdzīgs, un jo tās klimata pārmaiņu prognozes, viņas kādreiz liecināja par to, ka mums tas vējš un krusa būs reizi 50 vai 100 gados, piemēram, šeit, šajā vietā, tad tagad mēs varam runāt par to, kas būs reizi 5 vai 10 gados. Tā kā visi, kas kaut ko iegulda un par kaut ko domā, esiet gatavi par to, ko iezīmē šobrīd meteorologi. Super, paldies tev. Jāsaka, mēs raiti tojamies diskusijas noslēgumam, tāpēc ir pēdējais balsojums, kur vienkārši jūs 5 balvu skalā aicināšu teikt, vai Latvijai ir jācenšas sasniegt vairāk šajā pašā jomā ar saules vēja enerģiju, vai varbūt
Nē, bet tieši, Jāni, tu jau ieskicēji to pēdējo tēmu, ka mums vēl ir laiks ātri pievērsties pirms noslēguma vārdiem. Tas ir par materiālu ilgtspēju, un tas arī sakrīt ar pāris mūsu jautājumiem no klausītājiem par to, vai tad uztaisīt tādu saules un vēja enerģijas infrastruktūra būtu ilgtspējīgāk nekā turpināt fosilo. Un otrs ir, par to materiālu izmantojamību un tikpat labi ar ieguvi. Šis jautājums ļoti patīk arī man un gaidīšu no jums, kurš gribētu varbūt dokumentēt. Es redzu Ilvaru un Arta. Jums tieši īsi komentāri pirms beigām. Manuprāt, Jānis arī minēja, teiksim, saklausam, kas ir šis te pieprasījums, ko sabiedrība sagaida, lai šīs te iekārtas, kas tiek ieviestas, lai viņas varētu tikt pārstrādāts. Viens veids prasīt to ražotājiem, teiksim, šo te iekārtu kaut kādā veidā jau integrēt. No otras puses, tā ir iespēja arī biznesam saredzot šo te potenciālo tirgu, ka būs nepieciešams strādāt pie tehnoloģijām, teiksim, RTU un varbūt LU, tā kā gatavot speciālistus un arī meklēt startups, kas gatavi piedāvāt šādas te tehnoloģijas nākotnē. Un, manuprāt, tā ir drīzāk iespēja, nevis problēma. Protams, ir kaut kāda veida šīs te pārstrādes paneļiem, un droši vien arī paliks viņas labāks nākotnē, bet jāsaprot arī, ka pārstrādes rūpnīca ir jēga celt, ja būs pietiekoši daudz šo te izdevvielus, kurus pārstrādāt. Viņi nevarēs strādāt kaut kādu vienu mēnesi, tad pārējos tad laižam darbinieks vaļā. Tas ir tomēr bizness, un biznesam vajadzīgs arī kaut kāds šī te apjoms. Līdz ar to tas tirgus vienā brīdī piesātināsies ar šiem te šīm te atkritumiem, kas nākuši no vecajām turbīnām, pieņemsim, vai vecajiem saules paneļiem, tad arī vienā brīdī viņus arī pārstrādās. Paldies, un Arta, tavs komentārs. Jā, šajā jautājumā, man liekas, ir arī lieliski iespēja vides pētniekiem pielikt to savu artavu. Mums vienmēr būtu jādomā arī pārstrādes kontekstā par produkta dzīves ciklu, un būtu arī jārēķina, cik tā pārstrāde lielu ieguvumu vai ekonomiju ietekmē uz vidi dod. Un gatavojoties šeit diskusijai, es intereses pēc pastījos turbīnu dzīves ciklu novērtējumus, kā arī salīdzinājumus starp dažādos veidos iegūtu 1 teravatstundu elektroenerģijas. Un tātad, ja mēs varam iztēloties, ka visa, labi, es neteikšu visi, jo tur nav bioloģiskā daudzveidība iekļauta, bet ļoti plaša spektra ietekmes uz vides varētu noreducēt līdz tādam vienam svērtam, normalizētam skaitlim, tad šobrīd vējam tas ir no 5 līdz 7, saulei 11, maz 11, savukārt oglēm no 67 līdz 87. Un, tā ir zinātne, tie ir dati, viņi īsti nemelo, tā kā mums ir jāpievērš uzmanība visam dzīves ciklam. Tieši tā. Paldies. Un tagad mums ir vēl 1 minūte, lai katrs varbūt kādu, noslēguma atziņu pateikt. Tādu pavisam īsi. Gunti, sāksim ar tevi. Tu zini daudz. Šīs diskusijas nosaukumā ir minēti mīti par zaļo enerģētiku. Un es varu nosaukt vienu galveno mītu, kas laikam klejo visur, un tas saucās atjaunojamā enerģija padarīs elektroenerģiju lētāku. Tas tā nav, un tas tā nebūs, un tas tā nenotiek nekur, kur tas tiek darīts. Piemēram, tajā pašā Dānijā, kur ir ļoti daudz vēja enerģētikas. Vai mums nebūs laika noteikti? Man minūte devi. Nē, minūte kopā mums ir viena. Bet liels paldies, šī būs nākamās diskusijas tēma. Jā, tieši tā mums ir tādā super ātrā. Nē, liels paldies, piedod par pārtraukšanu. Ļoti īsti no atjaunīgās enerģijas nav jābaidās. Ir jāsako, jāir līdz pasaulē un nav jāpaliek pa viensētniekiem. Jā, es gribētu varbūt minēt to, ka, protams, atjaunīgā enerģija, viņai jārada konkurētspējīgi apstākļi, kas arī radīs spiedienu uz elektroenerģijas cenu, bet atceramies, ka, ja viss tiks elektrificēts, nodokļi arī pāries uz šo te elektrību, un, teiksim, tas sadārdzinājums visdrīzāk būs no
nodokļu politikas. Tā kā līdzīgi kā pārtikai mēs pērkam, ja mēs arī lietosim elektroenerģiju, visdrīzāk nodokļi būs tur. Paldies. Šoreiz es pārstāvēšu to sabiedrības līdzdalības tematu. Man liekas, ka liels mīts ir tāds, ka kāds kādam vēlas izdarīt pāri vai kādu apmānīt, kaut kādus maldus, spaidus veikt. Es teiktu, ka nav vienam no otru jābaidās, un jo atklātāk un jo dziļāku cieņu un mīlestību mēs runāsim viens otru par šīm tēmām, jo labāk mums visiem veiksies. Un nav jācenšas sasniegt obligāti vairāk, ir būtiski arī kvalitāte. Paldies! Mans ieteikums virzīties uz priekšu ātri, bet reizē gudri un inteliģenti, un mācīties no tām kļūdām, ko mēs esam piedzīvojuši, un tādām dabas resursu apsaimniekošanas jomām, kā meža apsaimniekošana, purvi un lauksaimniecība. Okay, lieliski. Sirsnīgs paldies jums visiem, un beigās mēs arī varam redzēt, ka vērtējums no 1 līdz 5 ir 4,2. Tātad, laikam jāspiež pedālis grīdā. Jā.